Es sev piefiksēju kā es saku, uz piezīmes malām vienu lietu, kā skolā vairāk ienest vecāku viedokli pat ne vecāku viedokli, bet kā ienest vecāku arī pozitīvu atgrieznisko saiti skolotājiem par viņu darbu. Jebkuram cilvēkam ir vajadzīgs dabūt pozitīvu atgrieznisko saiti par savu darbu, un skolotājiem vēl jau vairāk. Es kā vēsturnieks, es to pētījumu skatos ar mazliet uzmanību tomēr, jo tas ir pašvērtējušas atbildes. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par pašvērtējumu, man uzreiz ausīs skan zvani, ka tur var būt ļoti dažādas nianses apakšā. Tas iedod vidējo temperatūru. Tas, kas mani varbūt pārsteidza, bija man šķiet pārlieku pozitīvais redzējums. Ko es arī saku, ka būtu faktiski vairāk skolās būtu jāienes emocionālas inteliģences lietas, treniņi, mācības, situācijas, visu, ko mēs varam piedzīvot, un mācīties, kā tapt vai kļūt vēl emocionāli inteliģentākiem. Tā ir viena lieta. Otrs, lasot organizāciju pētījumus, tas, ko es esmu sapratis, ka tā ir vesela ķēdīte. Proti, ja skolas vadītājs grib, ka skolā bērni jūtās labi, faktiski viņam nav jānodrošina, ka bērni jūtās labi, bet viņam ir jānodrošina, ka skolotāji jūtās labi. Jo tad, kad skolotāji jutīsies labi, tad bērni jutīsies labi. Tā ir ķēdīte, kas nonāk no direktora vietnieka, no vietnieka uz skolotāju vai no direktora uz skolotāju un tālāk uz bērniem. Ja direktors ir stresains vai visu laiku par kaut ko cepās vai ir neapmierināts vai kā citādi, tur ir meklējama tieši korelācija ar to, ka skolotāji savā darbā būs neapmierināti un arī skolēni nejutīsies skolā.